Bārt, nāc lejā, brokastis! Nāc lejā. Klausies, Bārt, es nemāku gatavot, tāpēc ņem $10 un aizvien nopērci sev pusdienas. Vēl $10. Kam tev $10? Kur vēl $2? Man teica, ka 10 iedos. Labi. Es zinu, tu gribi komiksu nopirkt, tāpēc ņem vēl. Ļaušu tev izklaidēties kā sīkajam. Pēc skolas aizvien nopērci savu komiksu un nāc mājās. Un nedomā darīt blēņas. Es tev aizvedīšu uz skolu. Ko? Es taču neesmu sīkais. Es tev aizvedīšu uz skolu, es teicu. Mums ir vispār. Nu, es tev aizvedu uz skolu, vēl tev labu veiksmi skolā. Kāda jēga tev tu teikt? Paldies tev! Udels! Man tev jāvēl veiksmi. Atā! Tikmēr Bārns bija skolā. Pēc skolas viņš izdomāja nopirkt komiksus. Skatieties turpinājumu. Bērni, šodien mēs mācīsimies jaunu tēmu. Bārt, Simpson, tā kā tu neaizbrauc uz ekskursiju, tev bija vienīgajam jābūt skolā. Karamba! Vai tu atnesi mājas darbu? Šitais būs? Interesanti. Kur tu rāvi mājas darbu? Labi, vēlāk izlasīšu tavu mājas darbu un tā tālāk. Šodien, bērni, šodien, Bārts Simpson, mēs pildīsim kontroldarbu. Es nepateicu, ka mēs šodien pildīsim kontroldarbu, tādēļ tu uzķēries. Lūdzu, es tev dodu 40 minūtes. Lūdzu, izpildi kontroldarbu. Izpildi kontroldarbu. Un nekāp uz galdu, Bārts Simpson. Un apsēdies savā vietā. Ai, labi. Jāpildā. Gatavs. Dod šurp. Un ja es jums iedošu šoreiz šeit prom? Nezinu. Redzēsim. Tad es atstāšu pie sevi. Redzēsim. Atkal nepareizi. 1 punkts, 2 punkti. 3. Paldies jums. Tagad variet? Atnāc lūdzu uz Bārts Simpson, nekavēties ierasties uz Skinnera kabinetu. Bārts seko man, tu nekad tur neesi bijis. Voi, piedod, es ejot stāvs, tagad ir pārpūvēts. Ejam lejā. Nu, atradās skolotāja. Lol, tev ir Homēra skīns. Tā, pagaidiet, te ir nepareizi istabā. Es esmu apmaldījušies. Tā. Sēdi šeit un gaidi Skinneru kungu. Bārts Simpson. Tātad. Kādēļ tu nemācies ar sekmīgām atzīmēm? Vai ir kādi traucējumi 1. klasē? Ēd manas pikšas. Bārts Simpson, lūdzu nelamāties. Tu ej vēl 1. klasītē. Bārts Simpson. Ko mēs ar tevi iesāksim? Bārt. Es tev piedāvāju vienošanos. Tā kā tu esi nesakmīgs. Tu taču gribi labas atzīmes, pareizi? Nē. Bet pārdomā šo piedāvājumu. Ja tu palīdzēsi sētniekam Viljam, es tev tavos datos ierakstīšu 7. Ne 10.
Tikai 7. Viss, es eju pie mēra teikt, ka jūs man citat. Nē, Bārts Simpson. Tu pats tikko izdarīji pārkāpumu. Nāc atpakaļ uz direktora Skinner kabinetu. Bārts Simpson! Bārts Simpson, nāc atpakaļ. Un lūdzu, nekad vairs nepūt uz sienām grafiti. Skaidrs? Neko nesolu. Labi, es tev pavadīšu pie skolas durvīm. Tiksimies rītdien. Un nedari blēģas. Ejam. Tu man neesi tēvs. Bārts Simpson, kur jūs aizgājāt? Apakaļ nākt. Šeit drīz ejam. Tā Bārts devās tālāk. Iepirkties komiksu veikalā. Skatieties turpinājumu. Labdien, ko jums vajag? Es gribētu nopirkt Spidermana komiksu. Visjaunāko. Pagaidi, tūlīt būšu atpakaļ. Man jāiziet pačurāt. Jāsameklē jaunais komiks. Te jau viņš ir. Ņem. Bet esi uzmanīgs, tas ir jaunais kodeks. Es tev maksāju 12 naudiņas. Ņem. Un tagad dod man. Možda dod visu uzreiz. Paldies. Vēl $1. Esi uzmanīgs ar to komiksu un glabā to. Tā Bārts devās tālāk. Bet šodien viņam bija ieplānota kāda blēņa vēlā vakarā. Bārtam šodien bija padomā kāda liela blēņa. Tātad viņš devās tālāk un nodomāja. Jāuzspridzina viņa galva. Viņam bija kaut kāds jauns mehānisms, kurš iznīcināja visu. Bet pēkšņi ar viņu mehānismu kaut kas notika. Tādēļ viņš devās to noskaidrot. Viņš salaboja savu mehānismu un bāmš! Nolidināja viņa galvu. Viņš devās mājās. Viņš skrēja prom līdz mājām. Skrēja. Bet ciemata iedzīvotāji izdzirdēja šo troksni, tādēļ viņš skrēja vēl ātrāk un bija ļoti, ļoti satraucies. Un viņš ar grafitī uzzīmēja savu pirmo burtu, kā laupītājs. Bārts. Viņš devās tālāk, viņš bēga un bija pie skolas un nodomāja, apzīmēšu sienas vai arī grīdu. Viņš žigli aizskrēja pie skolas sienas, pie skolas durvīm un uz celiņa nodomāja, ko izdarīt. Tā kā viņam bija pieriebis Skinners, viņš nodomāja, ko trakāku. Viņš devās iekšā skolā un iznīcināja sienu un to apzīmēja ar lielo burtu L un ar lielo burtu I. Kad Bārts bija to pabeidzis, viņš devās tālāk. Pabeidzis savu darbu, viņš izpostīja visu skolas pagalmu un devās tālāk. Iznīcināja visas lampas, visu. Viņš sapostīja visu pilsētu, bet bija laiks doties mājās. Viņš uzkāpa uz jumta, apzīmēja arī to
Visu. Kaut gan viņš gāja tikai pirmajā klasītē. Tā bija viņa pirmā blēņa. Un viņš nodomāja ar plaukšķinēm uzspridzināt arī šo. Viņš to uzspridzināja. Komiksa veikaliņu. Un tad devās mājās. Skatieties turpinājumu. Kabuš!